Radio Alise Plus programmā skaņ nedēļas jaunumu apskats latgalīšu valodā Ziņas bez robežu. Studijā Juris Saukāns. Šonedēļ pasaulī turpinājās sprīdze ap Ukrainu, Krievijai i tuviem austrumiem. Pēc 3 dienu pamīra atsasoca Krievijas dronu atakas pret Kijevu, Ukraina tikmēr aicināja Eiropu aktīvāk iesaistīt mīra procesā. Ukrainas pretkorupcijas īstodis šonedēļ izvirzāja apsūdzības Volodimira Zelenska bijušajam kancelejas vadītājam Andrijam Jermakam par naudas atmazgošanu vairāku miljonu eiro apmērā. Tuvijos austrumos situācija joprojām ir saspringta. Amerikas prezidents Donalds Trumps noraidīja Irānas pīdavojumu kara izbeigšanai, nosaucot to par pilnībā nepieņemamu. Teherāna tikmēr pieprasa kompensācijas, savu aktīvu atbloķēšanu i suverenitātes atzīšanu pori Hormuza šaurumam. Tikmēr The New York Times ziņoja, ka Irānai joprojām saglabota liela daļa raķešu i palaidēju īkortu. Traģiski notikumi šonedēļ bija Indijā i Haitī. Indijas ziemeļos vātros gojuši bojā vismaz 111 cilvēki. Haitī bandu savstarpējos sadursmes aiznesušas vairāk kā 70 cilvēku dzīvības. Tikmēr Amerikas Savienotās valsts i Ķīna mēģināja uzlabot attiecības. Donalds Trumps pēc tikšanos ar Xi Jinpingu sarunas nosauca par pozitīvam i produktīvam, apspriežot gan Ukrainu, gan Taivanu, gan tuvos austrumus. Baltijā i Latvijā lielāko politisko ziņu šonedēļ bija Latvijas premjerministris Evikas Siliņas atsakopšana no amata. Valdība līdz ar to ir kritusi i partijas jau sokušas porrunas par jaunu koalīciju. Politologi pieļauj, ka jaunos valdības vadītājs varētu būt apvienoto saraksta politiķis Andris Kulbergs. Pēc dronu incidentiem Latgolā no amata atsakopja i aizsardzības ministrs Andris Sprūts. Par jauno ministra kandidātu bija izvirzīts pulkvedis Raivis Melnis, jis bija gatavs stiprinot Latgolas drošību i attīstīt aizsardzību pret droniem. Saeima šonedēļ atbalstījusi grozījumus, kas paplašinos jauniešu iespējas strādāt vēlēšanu īcirkņos. Turpmāk komisijos varēs strādāt i pilngadīgi jaunieši bez vidējos izglītības. Latvijā turpinājās diskusijas par valsts valodu. Saeima otrajā lasījumā atbalstījusi borgokas stropis par pārkāpumiem valsts valodas izmantošanā. Tikmēr labklājības ministrs apsolījis, ka pensijas vecums Latvijā nepieaugs līdz 72 gadiem, kā iepriekš bija īsacējusi Eiropas padome. Latgolā i Daugavpilī šonedēļ uzmanības centrā bija drošība, infrastruktūra i kultūras dzīve. Pēc dronu draudiem Austrum Latvijā vairākos novados bija izsūtīti brēdinājumi par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. Bolvu novadā šonedēļ apstiprinots īstožu rīcības algoritms šādām situācijām. Daugavpiļas dūmis deputāti piešķēruši vairāk kā 63 000 eiro Ostunam pilsētas draudzam sakralo montojuma saglabošanai. Daugavpilī sabiedrības balsošanai nodoti 5 līdzdalības budžeta projekti, tamā skaitā atpūtas vīta pie Daugavas, fitnesa zona Rugeļos i muraļs Mēs visi vīnā laivā. Pilsētā turpināja sabiedrisko transporta modernizācija. Daugavpilī notiek atsaidu pīturu nomaiņa, uzņēmums Daugavpiļas satiksme gatavoja audio gīdus tramvajos, kurus varēs izmantot jau pilsētas svātku laikā. Šonedēļ Daugavpilī oficiāli sokusās peļdiešanas sezona. Lielo Stropu ezera pludmalī otkon būs zilīs karūks, starptautiskīs kvalitātes i drošības simbols. Pilsētā notiks vairāki kultūras pasākumi. Rotko muzejs aicināja iz muzeju nakti, Daugavpiļas teatris gatavoja starptautisku festivālu, Cītūksnī jūlijā otkon notiks bals ampira stilā 1812. gada gaisotņā. Sporta i aktīvo dzīvesveida cīņētojus aicināja iz velodīnu Daugavpilī, sprinta orientēšanos sacīkstam i hokeja čempionāta translācijām iz lielo ekrana centrālajā parkā. I visbeidzot, sinoptiķi breidināja, ka pa naktim Latgolā iespējamas solnis, todēļ dārzkūpim i zemniekiem ieteicams sorgot stodus i agrūs sējumus. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežu saturu atbildīsījā Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds. Mīreigu i saulēnu nedēļas noslēgumu jūsim visiem!